galvā miljoniem problēmu, pie kā tas novedīs, nezinu. Maskas arī nav mūžīgs, tās kaut kad nokritīs vecīt. Kas tev vecumdienās palīdzēs un noslaucīs muti? Kādi izaugs tavi bērņa, māti nosauks par kūci. Pavadu dienas, man ir vienalga to, ko tu dari, bet kabats spiež, laikam nav vietas, bet pagaidi Dievs, nepadari mani tu par nabagu uz ielas. Dievs, ja tu esi tur augšā, tad kāda vēlna pēc tu baidies barot tos, kuri badā, un kāda vēlna pēc tu aizliedz būt man brīvam no ķēdēm, no celšiem, kuri man rokās. Es jau 10 gadus atpakaļ pabiju tur, kur tu nonāc. Esmu bijis soļā tālumā, tur, kur ir nāvi. Toreiz kulēja bez samaņas un likās kaulainā ir klāt, bet nē, es ātri skarpījos ārā kā vabola, kaut arī bieži gribās palikt par vēju, kas šūpo galotnes. Piedod, ja tev grūti, ja tev uzkāp uz ahilei, bet gribu redzēt blakām tikai tos, pie kura kāpēju. Kam vajadzēs, tas atradīs laiku. Man kāpņu telpā pat uz trījiem varam sadalīt laimi. Par tādiem saka, būvējatiem apkārt sēdz un žoks, bet nekad nesarakstīšu pantu bez jēgas vai domas. Sen atklātība vairs nav modē, bet es neju tai līdz. Viss nav tik vienkārši, kā gribētos, bet tā dzīve par lielu likmes uz spēles, lai vispār mēģinātu riskēt. Tava pasauli ir tieši tik plaša, cik tava iztēle. Bet man šķiet, kaut kas ir ne tā ar ēkām, cilvēkiem un ielām. Ja sūta 3 mājas tālāk, pat uzraksti uz sienām. Un vai man vienam ir tā, ka es klausos mūzikā daudz vairāk nekā ļaudīs? Vislabais, kas kādā mīt, man liekas šaubīgs. Tavus sapņus laiks veikli laupīs. Te kaut kas nav tīrs, runā sirdsapziņa, kuras nav līdz. Jo cilvēcības trūkums citos vairāk neizbrīna. Piesmāķēt istaba pusnakts, skaistā vientulība.